Visa rašanās ne no kā ir fantāzija. Viss sastāv no informācijas nesēja un tās lasītāji. Šūnās ir ietverta informācija DNS. Dievs informācija ielika šūnās. Cilvēka rašanās no dzīvnieka līdz ar to ir absurda, jo katra informācija DNS ir unikāla. Bet mums joprojām mēģina stāstīt fantāzijas. Katrai informācijai ir tās lasītājs. Dievu vārdam lasītājs ir cilvēks, baznīca. Magnetofonām, lentēm tas ir magnetofons, videokasetēm, videoatskaņotājs, kompaktdiskiem, kompaktdiska atskaņotājs. Dievam viss ir kārtība, un visums kopumā ir pārāk sarežģīts, lai tas rastos ne no kā. Viss šis komplekss ir savā starpā saistīts, un no tā nevar atšķirt kaut ko. Teoloģija ir visprecīzākā zinātne, un arī dažas pārējās zinātnes, bet tikai ne fantāzija. Un teoloģija apstiprina tieši Dievu, un arī daudzas citas zinātnes apstiprina tieši Dievu. Antropiskais princips nosaka, ja mēs kaut ko no pasaules izslēgtu, tad viss izjuktu, jo ir precīza disciplīna, noteikts daudzums. Tā ir pirmais termodinamikas likums. Matērija un enerģija visumā ir pastāvīgs daudzums. Informācija nepalielinās un nesamazinās. Termodinamikas likums otrais – entropija. Nekas vairāk neattīstās un neuzlabojas. Viss pasliktinās un noveco. Trešais termodinamikas likums. Enerģijai ir jābūt virzītai, lai kaut kas notiktu. Bioģenēzes likums nosaka, ka dzīvība var rasties tikai jau no esošas dzīvības. Neviens nekad nav redzējis, ka no nedzīves lietas kaut kas rodas, bet fantazētāji mums to grib iestāstīt.